Tad grafoloģija pēta tās mikrokustības, kas rodas, kad cilvēks raksta. Un tajās mikrokustībās var redzēt cilvēku emocionālos un psiholoģiskos stāvokļus. Un arī ir labs palīgrīgs dažādu slimību diagnostikā. Un šodien arī varēs papētīt, tas būs redzams mazajā B burtā. Un jā, būs ļoti interesanti. Un tie, kas ir veikuši rokraksta analīzi, tad atcerieties, ka rokrakstim ir derīguma termiņš. Un ir tādi jautājumi, kad cilvēki prasa, bet no rīta es rakstu šādi, pa dienu es rakstu šādi, un vakarā man viņš pavisam mainās. Tas ir slīpums, kas mainās. Bet tā burtu, tās iezīmes, viņas jau paliek. Vienīgais, kas mainās, tas ir slīpums. Jo, ja ir vairāk slīpums iet uz labo pusi, tas sanāk par emocionalitāti. Jo emocionālāks cilvēks, jo viņam tas burti slīpāk uz labo pusi. Jo cilvēks cenšas savas emocijas turēt, tad tas būs vairāk taisnāks rokraksts, un ja vairāk mēģinās noslēgties, nerādīt tas emocijas, tad vairāk uz kreiso pusi ir. Un jā, un tad roksrakstam ir derīguma termiņš, jo mainās cilvēka vispār tā uztver par dzīvē, kaut kas tik varbūt ar grafoterapiski tiek strādāts, tiek apmeklēts dažādas prakses, un līdz ar to rokraksts mainās. Ja? Un tad ir tā, ka no rokraksta var uzņemt 378 īpašības. Tas ir uz doto brīdi. Ja? Varbūt jau šodien jau 370, bet vēl pāris dienas atpakaļ bija 378 īpašības var uzzināt no rokraksta. Un rokraksta laikā tiek nodarbināti 56 muskuļi. Un rakstīšana ar roku paaugstina libido. Ja? Un tad es ceru, ka lapa ir sagatavota, pilspāle sagatavota, un tad es aicināšu uz lapas tas tīri sev, tikai sev saprast, cik daudz stresa šobrīd, tas nav šorīt, bet vispār pēdējā laika, varbūt šīs nedēļas laika vai šī mēneša laikā, cik daudz stresa ir manai ķermenī prātā. 1 tas būtu miers, ja, un 10 tad tā būtu pārslodze. Un tad jau roka jau ir ievingrināta, ja šorīt jau rakstot cik ciparu, tad aicināšu uz lapas uzrakstīt teikumu 2 reizes, ja? Daudz dzīvokļu mājā, kur baimes lelle atraktīvi bubināja. Un tad 2 reizes uzrakstīt. Ja pirmā reize cenšamies smukāk, un pēc tam mēs rakstam tā, kā mēs ikdienā rakstam. Tad sākumā paskatīsim par to izdegšanas sindroma barometru, un tur, kur ir mājā, kur, ja? Pievērst uzmanību ir komatam, kur atrodas komats. Ja komats atrodas tieši aiz pēdējā vārda, šajā gadījumā mājā, tieši, tad tas nozīmē, ka viss ir labi, ja? Tad ir emocionālais līdzsvars un izdegšana tā kā dotajā brīdī nedraud, ja? Un tad, kad komats ir tuvāk otrajam vārdam, tajā piemērā tas sanāk kur, tas nozīmē to, ka izdegšana jau ir klātesoša un ir kaut kas teicami jādomā, jādara. Un tad, kad ir pa vidu, mājā, kur, tas nozīmē to, ka šobrīd ir tas izšķirošais moments. Ja? Cilvēks sāks ar tevi strādāt un komatiņš būs šajā zaļajā pusē, vai arī paliks tur, kur ir, un pāries tad sarkanajā, ja? Es ceru, ka, ja kāds grib, var padalīties, ja, kur sanāk tas komats, var ieslēgt mikrofonu, ja kāds vēlas padalīties. Nu, vajadzētu vairāk par sevi parūpēties. Lai ir emocionāli, vajag izvērtēt, kādi ieradumi ved uz to, kad kļūst tas oranžs, izvērtēt ieradumus. Un tagad es padalīšos, kādi ieradumi vispār veicina,
Un varēs paskatīties tad nākamajos slaidos, burtos. Šeit ir ļoti labs tāds, tā, paskatīties tad vārdi būs, tas būtu jburts, var papētīt arī, ja, mājā, kur ir j, baibas, tad atraktīvi bubināja, tur, kur visi tur, kur ir i vai jburts, un pievērst uzmanību uz to cepurīti. Vislabākais variants ir tad, kad cepurīti ir punktiņš, ja? Bet tad, kad ir svītras, ja, tas jau nozīmē, kad ir kaut kāds stress. Un šeit var papētīt, kā tas, no kurienes tas stress varētu būt dažos gadījumos. Ja pirmajā gadījumā, kad tieši tā svītriņa ir tieši virs i burta, tas, jā, ir kaut kāds ieeldzis saspringzinājums, stress, bet to cēloni vēl vajadzētu papētīt citos burtos. Šeit ir tā, ka, ja tā svītriņa ir uz priekšu, tas arī par atmiņu, tas ir stāsts, tas ir stress darbā, radies cita cilvēka rīcības dēļ, bet tad arī tā, ka cilvēks dzīvo vairāk nākotnē, kad punktiņi nav tieši virs tā patskaņa, bet iet uz priekšu vai atpakaļ. Šajā gadījumā pie mums priekšs nozīmē, ka cilvēks dzīvo nākotnē. Viņš nav tik ļoti šeit un tagad, tik klātesošs. Un, ja ir uz kreiso pusi, tas sanāk uz pagātni, tad vairāk dzīvo kaut kādos pagātnes situācijas. Un, ja tā ir svītriņa, tas ir stress, ko ir izraisījuši paša rīcība, pati, tā cilvēka rīcība. Šeit ir kāda cita cilvēka rīcība, šeit ir paša rīcība. Un ceturtais variants, tad, kad svītriņa ir pa augstu un kaut kur uz priekšu, ja? Tā ir izklaidība, un ja tas ir punktiņš, nevis svītriņa, tā arī ir izklaidība un aizmāršķība. Cilvēks, kad kur nedzīvo šeit tagad, bet kaut kādos tur projektos vai kaut kādās emocijās, kaut kur tālāk, ja. Un tad, kad ir tāds piektais variants, kad ir svītra un šeit ir tāds tas lociņš, ja, tas nozīmē par slēpto agresiju, tas ir apspiestas dusmas. Arī var paskatīties burtos, ja tas lociņš, savienojuma lociņš ir tāds as, ja, nevis tāds apaļš, bet tāds as, tad jā, tā ir slēptā agresija. Tā. Ja kādi jautājumi droši var uzdot, ja, var pārtraukt uzdot un aktīvi piedalīties. Jā, tur sanāk divi būs jautājumi. No tās puses ir tā, ka ja viņš ir šāds, ja, tā kā stabiņš, ja, bez tā savienojuma lociņa, tie ir cilvēki, kas stingri pieturās pie savām idejām. Ja? Un bet tā, ka ja būs kaut kāda cita cilvēka ideja, viņi var arī netikt toleranti izturēties pret citu idejām. Bet tavā gadījumā ir abi divi varianti, kad ir stabiņš, ja, un ir ar lociņu. Un tas nozīmē to, ka tu vari pastāvēt par savu ideju, par savu domu, un tu spēj arī attiecīgā situācija arī respektēt un tā kā pieņemt arī cita cilvēka ideju. Ja? Un tas ir pats veselīgākais variants, kad ir abi divi, kad nav vienkārši vienā galējība, kad mans viedoklis man ir tie vispareizākā, bet kad tu spēj arī uzklausīt arī otru cilvēku, bet tad jāskatās arī e-burtos, vai visi tā kā caurumiņi tajos e-burtos ir labi redzami, ja? Jo e-burts ir par klausīšanās prasmi. Ja viņi visi tā kā sanāk būtu ciet, ja, bez tā caurumiņa cilpiņas, tas nozīmē par arī gan spītību, gan arī nespējās sadzirdēt otru cilvēku. Un otrs jautājums par to, par punktiņu. Jā, tas ir stresi, visādi varianti, tur varbūt ar ķeksīti, vis tam līdzīgs, jā, visveselīgāks ir tad, kad ir punktiņš, viens punktiņš, bet ir cilvēki, kas liek punktiņu, nevis tā kā punktiņu, bet tādu aplīti mazu, jā, un tas ir, tur ir divi varianti. Tā var būt gan narcisma pazīme, gan arī radošums. Tad tur jāpēta bišķi vēl citi papildus burti, lai saprast, par ko tas ir stāsts. Ir cilvēki, kas liek nevis punktiņu vai rimpulīti vai aplīti, bet, piemēram, liek tur sirsniņu. Ja? Tas ir radošums. Ja? Tur dažādi varianti var būt.
Un lūk, tad ejam tālāk paskatīties, kas vēl ir. Un jā, par tiem ieradumiem, ko es minēju, viens no tiem ieradumiem, kāpēc vispār veidojas tā izdegšana vai sasprindzene, tas ir tas, kad ir grūti atdalīt darbu no privātās dzīves. Un B burta, lielajā B burtā, baibas, jā, var paskatīties, kā tiek uzzīmēts, nevis uzzīmēts, bet uzrakstīts B burts. Un tad ir augšējais ovāls un apakšējais ovāls. Un jā, te nav tā savienojuma līdz tam pamata kātiņam, tad veidojās tāds lodziņš, pa kuru domas par māju, domas par darbu miksējās. Un tad, kad mēs esam darbā, mēs domājam par māju, kas notiek par mājas lietām. Tad, kad mēs esam mājās, mēs domājam par darbu, tāpēc, ka šeit ir atvērts lodziņš vai durvis, jā, varbūt tad vispār ir foje, kad tās domas vienkārši var staigāt. Ja? Labākais variants ir tad, kad šeit ir tas savienojums līdz pamata kārtiņam. Ir darbs, ir mājas. Ja? Un tad, jā, un tad vēl ir nākamie, kad ir apakšā kur tāds atvērums, ir te arī lodziņš, jā, vai durvis dažādiem darbiem, kuriem, nu, savā veidā nevar pateikt nē, jā. Un beigās ir tendence uz sevis pārslogošanu. Tad paskatieties vārdu baibas, tur ir gan lielais B, gan arī mazais B. Un, ja ir tā, kad ir atvērti, ja, šādi, tad cilvēks sevi pārslogo dažādiem darbiem. Un tad ir vēl viens tāds variants, kad viņš ir atvērts, un te iezīmēs tāda cilpiņa. Ja? Tas ir lielais, tas ir mazais, un tā ir tā sirdsapziņa. Un tad cilvēks, piemēram, ka viņš saslimst, viņš domā, nu jā, bet man tik darbi netiek darīti, un kolēģiem būs jādara. Nu nē, es iešu uz darbu, es varu, man sanāks. Un cilvēks apzinās, ka viņš dara pāri savai fiziskai, emocionālai apsavītē, bet viņš tāpat turpina iesākt tos darbus, un ir jā, kaut kādi pašparmetumi, kad var citus apgrūtināt, bet gal galā nodara sev sliktāk. Ja? Un tas var būt signāls, kāpēc ir oranžā. Tas, kur komats atrodas, oranžais tas signāls. Ja? Un tad paskatieties arī baibas, lielo B burtu, vai ir kāda cilpa. Ja? Ja ir cilpa, tas nozīmē, ka ir šaubas, neizlēmība. Un jo lielāka tā cilpa, jo ilgāk cilvēks domā, lielākas šaubas. Un tad, kad ir cilpa uz kreiso pusi, tas nozīmē, kad ir kaut kādas bailes, kas ir ar agrāk jau pagātnē piedzīvoto situāciju, un viņa varbūt tā situācija arī, kas ir notikusi citiem cilvēkiem, ja? Radiniekiem, kolēģiem, draugiem. Lūk. Un te vēl interesants, jā, tāds B burts, arī baibas, un paskatīties par satraukumu par finanšu jautājumiem. Ja? Ja te var tad paskatīties, ja ir pirmais tad variants, kad ir tāda astīte, kas iziet uz kreiso pusi, un tas ir tāds izteikts stress, atkarībā, cik viņa tā astīte ir gara, ja? Jo garāk, jo izteiktāk tas stress. Un tas ir jautājums par agrāk pieļautiem kļūdām darba vidē. Un tad ir tā, ka ja ovāli ir tādi saasināti vai asi, tad šeit jāskatās par tiem finanšu jautājumiem. Augšais ovāls ir par to, kad ir domas, raizes, jā, un trešais ir tad, kad jau ir konkrēta kaut kāda praktiska rīcība, kaut kādi tiek meklēti soļi, lai atrisinātu kaut kāds finansiāls jautājums. Jā. Tā kā varat, es domāju, jā, vēl būs vēl viens B-burts, un tad varēsiet padalīties, kā jums ir. Tad es neesmu tādu B-burtu redzējusi, cik esmu analizējuši rokas, pa neesmu redzējis, bet ja kādam sanāk tāds B-burts, tad ir tā, kad viss atdalīts. Pamata kārtiņš, viens ovāls, otrs ovāls, jā, un tad tas ir diezgan stiprs trauksmes stāvoklis, jā. Es pieļauju, ka komats jau ir pie otra vai jau aiz trešā, kaut kur pa vidu jāvārda. Un jā, tad es aicināšu padalīties. Tas, kas grib, tas, kas vēlas padalīties, ko ieraudzījāt savos B-burtos, lielajos?
Mhm. Tas sanāk tā, kā būtu sanāk, te būtu maziņš, ja, un te tāds liels ir, ja. Tas ir par to, kad tev ir biznesa domāšana, tas tā kā vadītājs, ja, vadītāja tipa domāšana. Tas tā kā big boss, ja, tāds tā kā liels vērtiņš apakšā, ja, un tas ir par to, ja. Un tad var papētīt F-burtu. Ja F-burts arī ir izteikti tāds liels par pārējiem līdzekļiem, tad tā ir līderība. Un tad, kad ir vadītājs un līderība kopā, tad tas ir ļoti labs jāskatās uz tādām amatiem, profesijām, kur var izpausties, kad kā vadītais līderis. Ja? Mhm. Un tas nebūs tā kā kaut kāds, nevis kaut kāds, bet tas nebūs tā kā, jo tur jāskatās vairāk tie burti, tāpēc, ka var iezīmēties viens tāds, un pārējie būs vienā līnijā tie ovāli. Mhm. Tad tas ir speciālists, ja, bet ja ir izteikti visur ir B burtiņi tādiem vēdriņiem, tad tas ir vadītāja tipa domāšana. Un, jā, un tad, ja tev sanāk nav aizvērt tas līdz šeit, līdz pamata kātiņam, tas sanāk, jā, ka tev ir lodziņš vai durvis, kad Mhm. domas pa darbiem, pa mājām un pa darbu vienkārši var staigāt, jā, un Jā. noslogot tavu prātu. Un tad, kad apakš nav aizvērt, tas arī tas, kad kaut kādi darbi ienāk, un tad tu viņus tā kā paņem, apstrādā, jā, un, Mhm. jā. Jā, tad vajadzēs paskatīties, kā var veidot to līdzsvaru. Var vienkārši trenēties. Man iepriekš pašai bija tā, ka tas nebija atdalīts vispār, jā. Un tad vienkārši viņa tur deju zāle bija, nevis tur lodziņš, bet tur bija deju zāle, un tās domas vienkārši staigāja darbā, mājās. Un tad, kad es sāku apzināti grafoterapiju strādāt, es speciāli vilku B burtu līdz pašam pamata kātiņu un atdalīju divus lodziņus. Un man tas tiešām atvieglo, un bija tā darbi, ka liekas, es jau varētu tagad izdarīt, pēc padomā, nē, bet es to darīšu darba laikā. Un ar laiku tu sāc tā kā apzinātāk dzīvot, un tad tev veidos tas veselīgais līdzsvars. Jā? Un, kas tam jautājums, ka nepatīk rakstīt maziem burtiem? Jā, es pieļauju, ka Kaspars visu uzrakstīja lieliem burtiem. Jā, tas ir tā, ka cilvēks kad ir tik mazie burti rakstīts, ar maziem burtiem diezgan daudz ko var pateikt. Viņi vairāk ir pētīti. Un tie lielie burti, viņi parasti parāda kaut kādu noslēpumainību. Kad rakstam pirmo burtu vārdu sākumā, piemēram, daudzdzīvokļu, D burts parādīs to, kā mēs gribam izskatīties citu acīs. Tā kā mēs gribam sevi parādīt. Ja? Un tad, kad mēs jau sākam vairāk rakstīt tos tekstus, parādās īstā daba. Un, jā, un pats pirmais burts parasti parāda to, kā mēs gribētu izskatīties. Un drukātie burti arī ieņem vairāk telpas. Ja? Un tad, kad, piemēram, tiek parakstās, tad parakstiem jābūt divas reizes lielākam. Un, piemēram, es parakstus ar drukātiem burtiem, jo es ar saviem maziem burtiem nevaru dabūt, lai man paraksts būtu divreiz lielāks. Ja? Un drukātie burti, jā, tas ir sava veida, tā kā, savu, tā kā telpas, tā kā uzlikt, tā kā jo mazāk var nolasīt no drukātiem burtiem. Tas ir savu veidu noslēpumainība, arī parādīt, ieņemt vairāk telpas, jā, un, jā, un tad ir tā, ka drukātos burtus ir grūtāk savienot. Kad rakstam ar maziem burtiem, tad viņi visi smuki tā savienojas, ja. Un, kad viņi savienojas, tas nozīmē to, ka var paskatīties, cilvēks ir komandas cilvēks vai vairāk ir tāds, teiksim, nevis ka vienpatis, bet viņam ir ļoti labi, viņš var strādāt pats uz sevi, jā, un viņam īsti, ka viņam nevajag komandu. Viņš tāds izteikts, tāds nevis kā līderis, bet viņš tāds, tā kā pozitīvā veidā vienpatis varbūt, jā, bet tur jāskatās vēl citi burti, kas tur iezīmējās. Un, jā, un tad pa maziem burtiem. Mazie burti, re, kur papētiet vārdu baibas, jā, kur te vēl ir B burts, un bubināja. Tur ir mazie burti.
Jā, iespējams, jā. Kasparam laikam nebūs, bet tiem, kam senāts mazos burtus, jo redz, kā mazajā burtā, B burtā, var redzēt par dažādām fiziskām kaitēm. Un ļoti interesanti tas, ka kā to var redzēt, ja? Kur vislielākais nospiedums? Paskatieties uz savu B burtu un paskatieties, kur ir kaut kāds tāds stiprāks nospiedums no pilspaules. Kaut kāds ir tāds pleķīts, te man ir tā kā telefonā zīmēts, jā, un līdz ar to nevar redzēt, bet, kad ar pilspalvu raksta, tad var redzēt kaut kādu nospiedumu. Un tad parasti visiem, lielākā daļa ir nospiedums te augšā, tāpēc, ka lielākā daļa ir sēdošā darba veicēja, un tad ir tā, ka šeit var būt kādi nospiedumi, tāds stiprāks tāds nospiedums. Un tad arī mugura. Var paskatīties, vai tie ir pleci, vai tas būtu jau muguras jostas daļa. Tad var paskatīties, ja ir tāds spicums, kā šeit, pirmajā variantā, tas nozīmē, ir problēmas ar kājām. Vai, tā kā ir jau tendence, jā. Es pat uz sevis esmu pārbaudījis, man kājas, tas domā ceļgali. Man pašai, piemēram, ir, kad es sāku mācīties grafoloģiju, man slēgšu tāds B-burts ar tādu spicumu. Un jā, man ir ar ceļiem problēmas. Un jā, un tas bija ļoti interesanti redzēt. Tas bija tiešām ļoti interesanti, ka tiešām tā sakrīt. Tad var paskatīties, kā veidojas viņš tāds plats, tāds, vēl platāks ir, ja? Tad tur ir arī gremošanas sistēma. Tad ir jānav cilpas vispār kā šeit. Ja? Tad tiem cilvēkiem ir svarīgi, kad ir siltāks laiks tagad, piemēram, šodien būs plus 15, bet tāds vēl tāds tā kā triki ir, ja, kad varbūt būs vējains. Tiem cilvēkiem, kas raksta B burtu bez cilpas, es aicinu vienmēr vilkt cepures. Tāpēc, ka te ir liels risks dažādām neiroloģiskām slimībām, saaugstēšanām ar apaugstēt ausis, viss, kas ir šeit galvas daļā. Ja? Un tāpēc arī aicinu vilkt cepures. Jā, tiem cilvēkiem. Parasti šie cilvēki nevelk cepures, bet viņiem vajadzētu vilkt. Tie, kas raksta bez cilpiņas. Bet, piemēram, par to lipiņu, tiem, kuriem ir tās lipas, ja, jo ne visiem ir lipas, ja, šitās jau iet cilpiņas uz augšu. Un tā ir apņēmība. Apņēmība par veselības jautājumos. Ja, piemēram, ir kaut kāda vaina fiziska, ja, un ārsts ir izrakstījis zāles vai vajag sportot, un tiem, kuriem ir lipas, viņi ir apņēmīgi, viņi darīs, ja? Bet tiem, kuriem ir, viņas ir mazākas, lielākas, jo lielāka lipa, jo lielāka tā kā cilpa, jo lielāka apņēmība, bet, ja viņas nav, tad ir tā, ka cilvēks arī var vienkārši nedarīt, trūkst tās motivācijas, trūkst tās apņēmības ir. Un jā, ja tā cilpa iet uz augšu, tad ir tā apņēmība, bet ja viņi iet uz leju, tad ir tā, ka to cilvēku vajadzētu pieskatīt. Viņš darīs, bet viņam vajag pieskatīt. Tu zāles iedzēri, varbūt vajag aiziet pavingrot, varbūt sporta zāli vajag aiziet, ja? Un tam cilvēkam vajag kaut kādu atbalstu, jo tā apņēmība ir, bet viņa tāda staigājoša, viņa var noplakt. Un tad ir tāds, ka tāda cilpa ir, jā, nezinu, vai kādam ir tā cilpa, bet tas ir tad, kad ir daudz domu, doma dzen domu, un ir ļoti, ļoti daudz doma. Un šajā gadījumā, jā, tad šeit ir labi aiziet vai nu uz coaching sesiju, jā, vai grafiski kaut ko izzīmēt, bet te ir tā, ka ļoti daudz doma, jā. Tā kā cilvēciņš ar ļoti, ļoti lielu galvu, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādu domu. Un tad arī L-burts. L-burts ir par mentālo veselību. Ja L, tas tad lelle, ja, lelle. Daudz dzīvokļu un lelle. Tad, ja ir tāds L-burts, arī tāds izteikti, tāds plata tā cilpa, tas ir tas pats, kad tā mums pievienojas arī Ieva. Un, jā, tas ir par to pašu, ka ir ļoti daudz doma, ideju, jā. Un tad, kad tik daudz domu ideja, tad arī cilvēks var nogurt no tā visa, jā. Tā kā, jā, labrīt, Ieva, mēs jau esam diezgan jau pusē, jā, tā kā,
Jā, tad tu vari paklausīties, būs arī ieraksts. Vari paskatīties, tad es tev vēlāk vēl nošērošu vēl citu prezentāciju. Tur ir tā, ka paskatīties B burtu kopā ar T burtu. Mm. Paskatīt mazo B burtu, ja? Šeit nevarēs saprast, bet tu vari atsevišķi uzrakstīt vārdu atbalsts, ja? Atbalsts atbildīgi, jo tur sanāk, T un B ir kopā, seko viens otram, ja, un tad vienkārši vieglāk saprast. Un jā, un tad es pašais beigās pierakstīju, es parādīšu vēl vienu slaidu no citas prezentācijas un varēs papētīt, ko tas nozīmē. Un tad, jā, kā tam jābūt L burtam? Normāli, jā, normāli kā tas ir, kad ir normāla psihiskā darbība, domas ir mierīgas, un emocionāli spēja sevi ātri savākt. Tad, kad ir lociņš, te ir arī augšējais lociņš, jā, gan ar savienojumu lociņš, viss ir. Jā, tā izskatās labs, normāls elburts. Un tad, kad ir tādas cilpas, nevis cilpa, jā, asumi tādi augšā, jā, ir tā cilpa augšā un tādi asumi. Tas nozīmē, kad ir jau stress, nemiers. Un tur jāskatās, kas tas ir. Tā var būt informācijas pārslodze, jā, varbūt ir tā liela cilpa ir, jā, un daudz visāds domas, informācijas. Jāskatās, varbūt tās ir bailes, šaubas, kas iezīmējās lielajā B burtā, tajā pa vidu tajā cilpā. Un tad arī jāskatās, varbūt ir kaut kādi vitamīnu, minerālu vielu trūkums, kad kur šeit tāds iezīmējās. Varbūt vienkārši miega problēmas, tad, kad nav pietiekoši izkulēts. Tāds arī asumiņš cilpā varbūt arī T-burtā. Ja T-burta tiek rakstīts ar tādu cilpu, parasti viņi raksta bez tās cilpas, bet jāsanāk ar tādu cilpu, tad tas arī tā ir trauksme nemieris darba vidē, kas ir saistīts ar profesionālo vidi. Ja? Un jo lielāka tā cilpa, ja, jo vairāk ir tās bailes kļūdīties vai saņemt kādu kritiku, varbūt pat atgrieznisko saiti par savu darbu. Un cilvēks arī pats par savu darbu ir ļoti kritisks. Lūk, tā cilpa tas par to nozīmē. Un rekur te ir, varbūt, Andri, tev arī burtu, kaut kādi rekur tādi garāki, īsāki, visi šitādi, ja. Tas ir stress, viss tāds svītriņas dažādas, tas ir stress. Un šeit, ja ir tāds T-burts, tad tas ir stress saistībā ar profesionālo attīstību, jo T-burts ir par profesionālo vidi. Jā, un T-burta, kur ir tā atraktīvi vārds, atraktīvi, T-burta šķērsvītriņa, kur viņa atrodas. Te jāskatās patskaņa līmenis, ja. Te var novilkt patskaņa līmeni, un ja šķērsvītriņa ir zemāk, tas nozīmē, ka ir zema pašapziņa. Ja. Vislabāk ir tad, kad te šķērsvītriņa ir mazliet augstāk virs tās sarkanās līnijas. Ja. Un parasti tā, kad ir dažādi. Ir augstāk, ir zemāk, dažādi varianti ir. Tad tas sanāk, tas pašvērtējums staigā, atkarībā no kaut kāds emocionālā stāvokļa, un tad tas pašvērtējums staigā. Bet te burtu ļoti labi grafoterapiski pastrādāt ar te burtu, proti 15 minūtes dienā rakstīt te burtu, rindiņa, vienkārši vienu pašu te burtu, un censties to šķērsvītriņu likt augstāk par šo patskaņa līmeni. Un tad pēc tam var rakstīt 15 minūtes dienā, tad var rakstīt vārdus, piemēram, tētis attapīgi, veidot, lai tas T-burts būtu jau vārdā. Un tad var veidot teikumus, kas saturētu tos T-burtus. Un 15 minūtes dienā mēneša griezumā. Un tad pamazām veidojas tā apzinātība. Apzinātība, kad jā, es tak varu to izdarīt. Veidojas kaut kāda ticība sev. Viņa tā pamazām veidojās. Es varu to izdarīt, man sanāks. Un, jā, un tad kādā dienā sapratīsiet,
Bet jā, mēs taču esmu foršs cilvēks, man sanāk, man viss izdodas, man ir tik daudz, kas ir izdevies, un izdosies arī tās. Ja? Tas ir ļoti labs burts, ar ko var strādāt grafoterapiski. Un tad, kad ir šāds variants, kad ir uzsāktā šķērs svītriņa, viņa neiet pāri, ja? Piemēram, kā tu teici, tev L-burti, bet te T-burti, ka viņš tā kā neaiziet pāri, ja? Tas ir motivācijas trūkums, nogurums. Ja, un tad ir jāskatās, kāpēc. Tā arī var ļoti laba, var aiziet pie kāda kouča, uz coaching sesiju, saprast, kas tieši, varbūt tas mērķis nav tas, kas motivē, varbūt kaut kas trūkst, un jā, saprast, kāds ir iemesls. Varbūt tas ir vienkārši nogurums, varbūt vienkārši paņemt stop, jā, paņemt laiku sev, un jā, tur jāskatās arī ar tiem komatiem kopā. Un tad, jā, par to jūtīgumu pret kritiku un bailēm no kļūdām es stāstīju, ka tā ir tā cilpa. Tad tā te burts, viņu tā kā zīmē tā, uzmet cilpu. Te varbūt šis var arī nebūt, jā, varbūt vienkārši taisnais, jā. Ja ir šis savienojums, tas ir tā kā polikt korekti izteikties darbā, profesionālā vidē, un tad, kad šī nav, jā, tad vienkārši te burtiņš kā stabiņš. Tas nozīmē, ka cilvēks komunicē kā mājās, tā darbā. Un proti tā, kad viņš, tas ir tieši komunikācija, tā var būt asa komunikācija, un cilvēks vienkārši nešķīro. Nu, runā tā kā visiem vienādā līmenī tieši konkrēti. Ja. Un tad vēl ir tāds te burts, es viņu tādu neesmu redzējusi, nē, īstenībā esmu redzējusi, jā. Tie ir tie cilvēki, kas vēlas pārmaiņu savā darba vidē. Tas ir tā kā lociņš, tā kā pusmēnesis, tā kā nav pusmēnesis, bet tāds lociņš veidojās, tā kā cilvēciņš tā kā ar līku muguriņu, tā kā, jā. Jā, tas tad tie, kas vēlas pārmaiņas savā darba vidē. Nu, īstenībā ir tā, ka tev parakstīs vairāk, tiem diezgan maz ir tā kā atraktīvi tikai 2 T-burti, jā. Nu, kopā, nē, 2 un kopā sanāk 4. Parasti ir abi 2 varianti. Tas ir vislabākais, ir, kur viņi man palika. Jā, tie ir vislabākais, kad ir abi 2 varianti, tāpēc, ka ir situācijas, kas jāpasaka tieši konkrēti un tā kā ir, jā. Un ir situācijas, ka tev vajag mācīt tā kā polikorekti, skaisti, empātiski pateikt. Tāpēc ir labi, kad ir abi 2 varianti. Jo tad, kad ir tikai viens, tad ir viena galējība, bet vislabāk tad, kad ir 50/50%, ja? Bet tur var papētīt vēl vairāk, tā kā paņemt kaut kādu piezīmi klādi, kur tu pierakstīt, piefiksē savas domas un papētīt to T-burtu vairāk. Jo parasti viņi abi 2 ir parasti, bet varbūt arī nav. Un reku tāds ir, tā kā šeit iezīmēs prokrastinācija. Un tas T-burts ir tā kā velk no augšas, un te tāds izveidojās 3 stūris, jā. Un tās ir, tā ir prokrastinācija. Tas ir, kad cilvēks atliek darbus uz pēdējo brīdi, bet tam cilvēkam īstenībā patīk. Tāpēc, ka viņam ir tā enerģija, viņš atliek uz pēdējo brīdi, viņam dreibs, man jau tas termiņš deg, man jau tagad vēl visu vajag paspēt, un viņam patīk tā sajūta, ka viņš tā kā viņš uztaisa visu izdara, bet pēdējā brīdī, un viņam patīk tā sajūta. Un tas stress, kas ir, viņš strādā kā dzinējspēks. Ja? Jo tad, kad ir apaļais šeit apakš, tas ir par to, kad ir vajadzīgs tas atbalsts no ģimenes. Ja? Kad ļoti novērtēt atbalstu no ģimenes, kaut kādas labas vārdas, kaut tādu, ja. Bet šeit, ja ir ass, jā, tas ir tā kā neirografika 3 stūris ir par tādu enerģiju, jaudu, jā, un arī stresu, jā, un tad, kad viņš tāds 3 stūrīts veidojas, tas ir tāds dzinējspēks, jā, jauda, tā kā. Un tagad ir daudz dzīvokļu mājā, tad D-burts, un tas ir tā kā sākumā teicu, kad D-burts, nevis D-burts, bet tas pirmais burts, tas ir tā kā mūsu vizitkarte, kā mēs gribam paskatīties, parādīt sevi, jā, nu tā kā ne savu īsto dabu, jā, bet kā mēs gribam citiem parādīt sevi. Un tagad varat paskatīties, kā uzrakstīts ir D-burts daudz dzīvokļu mājā, tad tas pirmais D. Ja viņš tika rakstīts ar lielo burtu, jā, varbūt viņš tika rakstīts ar mazo burtu, jā. Ja bija rakstīts ar mazo burtu, tad aicināšu uzrakstīt vēlreiz ar lielo burtu, paskatīties.
vai šāds kaut kas tāds iezīmēs, tāda asumiņa, te, kur šeit ir, te. Un tas ir par augsta paškritika. Un, jā, ļoti tāds paškritisks pret sevi nosoda. Un reku, te viņš būs tur bišķi vēlāk tad būs arī mazajā burtā, kā tas izskatās. Un šādi es neesmu mēcējusi D burtu, bet ja kādam iezīmējās tā tie dvēseliski pārdzīvojumi, tad, kad D burts ir ļoti tāds nospiestāts, tā kā jaunais mēnesis, laikam, būs sanāk, tāds maziņš tāds ir, jā. Un, man liekas, ka jā, tā izskaties jaunais mēnesis. Nu jā, un tad ir tas, kad ir tā ir nospiestības sajūta, dažādi pārdzīvojumi, un tas cilvēks jūtas saspiests, ierobežots. Ja? Šajā gadījumā tiek zīmēts, es aicināšu zīmēt, piemēram, pamēģināt neirografiku, jo neirografika tieši palīdz izzīmēt tos dvēseliskos pārdzīvojumus, izlikt uz lapas, viņas radoši krāsaini izzīmēt, ja? Un tad cilvēks atbrīvojas no tādām sajūtām, ja nu kādam tāds ir dēburts. Un tad vēl ir tāds dēburts, arī trīsstūris, jā, sanāk tāds. Nu, viņš tā kā līdzīgs trīsstūrim atgādina trīsstūri, ja? Tas ir tās dusmas, augsts stresa līmenis, tā ir neiecietība pret sevi, pret tuvākajiem, ja? Tā kā, jā, kas minēja, piemēram, neirografika trīsstūrīts, tad arī tā tāda agresija, jā, un tad, kad mēs agresiju izmantojam nepareizā veidā, jā, tad ciešam mēs, cieši mūsu tuvākiem. Un rekur, mazajā burtā, rekur vēl arī šeit iezīmējās, te vēl ir augsta paškritika, ja šeit ir, ja te ir, tad es dusmas uz sevi, un mazajā D burtā arī šeit rekur ir dusmas uz sevi. Ja? Dusmas, neiecietība, cilvēki, piemēram, sevi tur lamā, tur rakties, es stulba esmu, un viss šitās, tā kā, ko no manis gaidīt, tā cilvēki var domāt, var arī neteikt skaļi, bet pie sevis domāt, ja? Tā kā tādus nevajadzētu rakstīt. Ja tiek rakstīts, vienkārši rakstīt T-burtiņu smuku, tā kā ovālu, es tam vēlāk parādīšu. Un, jā, reku tā paškritika, kas bija lielajā D-burtā, un reku, kā viņi iezīmēs mazajā D-burtā. Un, jā, kritizē, nosoda, var sodīt fiziski, piemēram, badoties, kaut kādi treniņi, arī atkarības, ja cilvēks tāds ir, kaut kāda atkarība risks ir diezgan augsts. Un ja pašā augšā tie cilpā ir tāds asums, tas nozīmē, kad ir domas, tādas negatīvas, pašiznīcinošas domas, tad, kad ir asumiņš tāds ir, ja? Jo pati cilpa nozīmē to, ka tie ir kompleksi par savu personību, par savu izskatu, bet tagad pavisam nesen arī atklāja to, ka tas arī ir par radošumu. Ja? Tad jāskatās vēl pāris citi burti, lai saprastu, uz kurien tos vairāk velt, uz radošumu vai arī tiem kompleksiem. Un, vai arī bija abiem diviem. Lūk. Jā, tad emocionālai traucējumi ir, ja D burtiņa tas kātiņš, viņš aiziet apakšējā zona. Apakšējā zona, tas nozīmē tad, kad zem tā patskaņa tās zonas, ir ovāls ir, un tad, kad aiziet, jā. Un, jā, tas ir tā kā ir emocionāls svārstības, grūti saprast savas emocijas, kas un kā tur arī ir, tur var palīdzēt neirografika, arī izzīmēt tas emocionālos stāvokļus. Es pat teiktu tāds grafiskais coachings, kad gan neirografika, gan coachings, jā, kopā. Un šeit šis pavisam bēdīgs gadījums ir. Es ļoti ceru, ka nevienam tāds nav. Un jā, te ir tā, ka viņu zīmē, viņi var zīmēt tā kā no augšas, jā, gan no apakšas šādi, jā. Un te ir tas, ka te ir tas atvērums, jā, kaut kur sevi tā kā teikt pagraust, jā, sodīt,
jā. Un te vēl ir tāds asumiņš, tā kā bez maz vai sev vēl mugurā kaut kādu tur nazi iedurt un tā kā pabērt vēl sāles kaut kādām tur brūcēm. Un, jā, un tad cilvēks sevi soda, kaitē pats sev. Tā var būt, piemēram, anoreksija, bulīmija un kaut kādas izteiktas diētas vai kaut kāds alkohols, narkotikas, viss, tas ir ļoti beidīgs variants. Es ļoti ceru, ka nevienam no klātesošiem tāda nav. Bet, ja ir, tas ir forši apzināties un ir ar ko strādāt. Jā. Var visu labot, visu var draudzīgi attieksmi pret sevi radīt. Un būtībā D-burtam jāizskatās, šeit ir vēlme būt perfektam, perfekcionisms, tad, kad ovāls ir tik perfekts. Viņš nesanāca tik perfektam, bet viņš tāds perfektam jābūt. Un tas ir, jā, ka cilvēks vēlas būt perfekts. Bet būtībā D-burtam jāizskatās šādi. Jā? Tad, kad ir dubultais kātiņš, tad ir stresa noturība. Jā? Un, jā, tas ovāls varbūt tā kā vairāk tā kā ola, jā, tā kā ovālāks, jā, bet viņam nevajag būt apaļam, jo pilnīgi apaļš tas nozīmē būt perfektam, bet viņam jābūt tādam, jā. Un tad vēl ir tāds D-burts, kur ir tāds āķītis, jā, viņš var būt pavisam īss, jā, un tas cilvēks ieciklēs uz vienu problēmas risinājumu. Un viņš ieciklēs un atkārto un tiem pašiem grābekļiem kāpja. Un tad šiem cilvēkiem, jā, ir vērts, es aicinātu, ja es kā coach aicinu aiziet uz coachingu, paskatīties uz savu kaut kādu situāciju vēl no cita skatu punkta, jā. Jo te ir tāds tā kā āķītis. Un tad ir D-burts, kad cilvēks nevar uzņemties. Ir kaut kāds sarežģījumi uzņemties atbildību. Tad, kad ovāls ir atdalīts no kātiņa, tas atdalījums var būt pavisam tāds neliels, varbūt tāds izteiktāks, ja? Un tad ir tā, ka cilvēks var beigt citādos darbos un izvairīties no konkrēta risinājuma. Ja? Un pēdējie pāris slaidi, laikam 5 būs palikuši. Tad S-burts, jā, tad tas ir tad, kad veidojās tāda cilpa augšā, un tā, kur te mums ir S-burts, ir baibas, jā, baibas, kalā baibas. Ja ir tāda cilpa augšā, tas nozīmē, ka ir pašdisciplīnas trūkums, un nespēj pateikt nē. Sev un citiem ir kaut kādi darbi, piemēram, tad, kur bija B-burts, apakšā bija atvērts. Un tad cilvēks, viņam tas lodziņš durvis ir atvērtas, un ja viņam ir S-burts šāds, tad viņam dot vēl kaut kādus darbus, un viņš, labi, paņems, labi, jā, un tad krājas, jā. Tad krājas, un tad izveidojas tāds S-burts, jā, un te ir visādi darbiņi, tu uz kakla, jā, tā kā uz pleciem, jā, kāds akmens, jā, un cilvēks iekļūst upura lomā, jā, un tad viņš jau nesaka nē, labi, es jau esmu tas, kas visus darbus dara, jā, esmu tas un tas. Un tad veidojas tāda upura loma. Bet cik esmu pētījis roktus, tur ļoti daudziem, 90% ir tāds S-burts ar tādu garu snuķīti, un ir kaut kādas situācijas, kur mēs ieslīgstam upura lomā. Ir to savienoši, ja visi pilnīgi burti vārdi, ja, tiek savienoti, ja, visi, ja, savā starpā, tad ir tad cilvēks ir ļoti turās. Un veselīgi ir tad, kad tie burti kaut kur pa vidu vārdam nav savienoti. Jo tad ir tā, kad ir kaut kādas pārmaiņas dzīvē, cilvēks vieglāk adaptējās. Ja, piemēram, viņš maina darbu, un viņam ir vieglāk mainīt, viņam nav tik tā izteiktā tāda slimīga lojalitāte. Un tāpēc ir veselīgs, jā, skolā māca, lai viņi visi smuki savienoti ir, bet tagad mēs neesam skolā, mēs esam pieauguši cilvēki, un mēs varam pieņemt lēmumus, kā mēs gribam dzīvot savu dzīvi, un veselīgi ir tad, kad mēs visus burtus konkrētā vārdā nesavienojam. Nevis, ka ne jau ka katrs ir atsevišķi, ja, jo tad sanāk kā vienpatis, ja, bet pusi uz pusi, lai ir veselīgais, lai mēs dzīves situācijās varam izdzīvot gan komandā, gan paši par sevi. Re, kur ir tas B-burts, ja, ar to vēdriņu, ja? Mhm. Ja,
Tāds B-burts, tas ir biznesa procesa būvētāja vadītāja, ja? Biznesa tipa vadītāja tipa domāšana. Un, ja ir šāds, ir vārdā baibes, ja? Tad otrādāk, ja? Tas ir tie cilvēki, viņi ir ļoti labi konsultanti, viņi ļoti labi māk runāt, viņi ļoti labi māk ļoti daudz runāt, bet viņiem ir tā, ka viņiem vajag cilvēku, kas viņiem palīdzēs praktiski to visu realizēt. Un tad ir tādi, kuriem ir vienādi, ja tie ir speciālists, ja, kuram ir svarīga sava darba kvalitāte. Viņš centīsies darbu izpildīt pēc iespējas kvalitatīvi. Tiem, kuriem ir vienādi, vai tas attēlums nav tik izteikts, ja tur, piemēram, varbūt līdz šejienē, ja tur 1 centimetrs, manā zīmējumā, ja, tad arī tas speciālists, bet kad viņš ir izteikts lielais vēders, tad tie ir vadītāji. Un, jā, un tad, kur flautu, ja F burts ir tik liels, jā, lielāks par L un T, jā, tā ir līderības iezīme. Un tad vēl bija jautājums par atbalstu, ko es aicināju uzrakstīt, atbalsts atbildīgi. Ja B burts ir lielāks par L un T, ja, šai gadījumā par T burtu tas ir liels ambīcijas, samazināts ego. Cilvēkam ir ļoti daudz, ko viņš gribētu sasniegt, bet pat cik samazināts ego, un ja vēl šķērsītni ir zemāk, tad cilvēkam trūkst tās ticības sev, ka viņš var. Ja, viņam ir ļoti daudz ideju, lielas ambīcijas, es varētu to un to, bet es sev neticu. Ja? Un tad otrs variants, kad ir es visu varu, bet cilvēks, tā kā neko īsti kā nedara, jā. Ir liels ego, esmu pats labākais, es visu varu, jā, un te šķērsvītiņa arī diezgan augstu, varbūt jau šeit kaut kur kosmosā ir aizgājusi, varbūt, jā, jo ir, kur šķērs, tad viņas aiziet virs tē burtā augšā, jā. Tad, jā, ir liels ego, jā, esmu pats labākais, bet tās ambīcija nav. Nav kaut kāda mērķa, jā. Varbūt tā arī vajag uz coaching sesijā atnākt, jā, lai paskatītos, kādi būtu mērķi, ko vēlētos sasniegt.